ietveros iesaku noskatīties filmu. Kā jūs domājat, par ko? Protams, ka par mīlestību. Un kā jūs domājat, saistībā ar ko? Protams, ka saistībā ar iepriekšējām dzīvēm, kur velkas mīlestības stīgi caur laikiem. Un tās filmas nosaukums ir 222, 2017. gada filma tā ir, un iespējams, ka tu esi kādreiz sajutusi kā tādu interesantu saikni ar tikko iepazītu cilvēku, un ir tāda sajūta, es tev pirmo reizi šajā dzīvē redzu, bet ir sajūta, ka es tevi 100 gadus jau pazīstu, ka es tev veselu mūžu pazīstu, zinu, ka, zinu. Un es esmu sastapusies ar tādiem cilvēkiem, kuri to man apstiprina, ka jā, Inga, tieši tā ir, es pati to arī esmu sajutusi. Un šī filma ataino tieši tādu aspektu, vienu interesantu, ko bieži vien man cilvēki arī prasa. Inga, kā tas ir, kad, viss taču bija forši dzīvē, tik forši, tik labi, viss mieriņā, un te pēkšņi, havā, kaut kas notiek, ko tu nevari izskaidrot, ko tu nevari saprast. Un tas varbūt saistīts tieši ar to, kad pienācis kaut kāds tas vecums, kur mēs iepriekšējā dzīvē esam piedzīvojuši, pieredzējuši, ir bijis kaut kāds krass kardināls notikums, pārdzīvojums, un reizēm viņš pat ir saistīts ar miršanas brīdi. Un šajā filmā ļoti brīnišķīgi to arī atainoja, parādīja, kā dvēseles atnākot uz šo dzīvi satiekās un arī pieredz kaut ko ļoti interesantu. Nestāstīšu, kas tur ir, lai ir iespējams pašiem to noskatīties un saprast, jo man pašai arī nepatīk, ka baigi daudz man stāst priekšā, bet, lai ieinteresētu vispār, lai tu varētu saprast, vai tev vajag skatīties vai nevajag, tad es drusciņ kaut ko tomēr pasaku, lai var saprast, par ko tā tēma ir. Lūk. Un tātad šī filma, tur ir tā kā viena dzīves iepriekšējā dzīve, nesena iepriekšējā dzīve, jo klasiski visi domā tā, ja runa ir par iepriekšējo dzīvi, tad noteikti tas ir kaut kāds 17. gadsimts, 7. un kaut kādas senas. Bet šī dzīve ir stāsts par to, ka tā ir nesena dzīve, dzīve Ņujorkā, lūk. Un šajā sakarā tātad, ja gribi liederīgi pavadīt laiku, protams, var arī darīt to, ko parasti Valentīna dienās dara cilvēki, un var vienkārši paskatīties filmu. Viņa gan nav tur, tāda, viņa ir asa sižeta filma, es teikšu tā. Tur ir mīlestība, bet tur arī tādi asi spraigi sižeti, interesanti, un, būs. Tiem, kuriem patīk tādas asas kaut kādas izjūtas, tur nav nekādas tādas, tur nav kariņi, bet ir interesanti. Un es nolasīšu. Es novēlu visiem mīlestību, izjust, iepazīt mīlestību, iemīlēšanos. Mīlestība vienmēr nozīmē izvēli, izmaiņas un arī pārmaiņas. Gan sadzīvē, vidē, gan arī apziņā, vienmēr esi pateicīgs mīlestībai par to, ka viņa ir ienākusi tavā dzīvē. Tas nozīmē, ka viņai ir priekš tevis svarīgs uzdevums. Un es pazīstu arī zinu cilvēkus, kuri to mīlestību nav izjutuši, nav ielaiduši savā dzīvē. Iesaku noskaidrot, kāpēc, ar ko tas ir saistīts, varu palīdzēt, ja ir tāda sajūta, ka vajag, ka grib. Jo, principā, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs arī šeit pārdzimstam uz zemes, mums ir jāiepazīst, jāsajūt šī mīlestība, mums ir viņa jāsajūt, mums viņa jādāvā, mums jāļauj tai mīlestības enerģijai cirkulēt. Un ja tur vispār nekā tāda nav, tad iespējams ir kaut kas nogājis greizi, ir kaut kas izgājis no rāmjiem, un vajag paskatīties, ko lietas labā izdarīt, lai sakārtotu tā, lai tā dvēselīte piedzīvo šajā fiziskajā ķermenī to, kas viņai šeit ir jāpiedzīvo saistībā ar mīlestību. Ar atvērtu sirdi un ar pateicību pieņem mīlestību, izdzīvo šo sajūtu un saproti, kāpēc tev tā ir dota. Patiesa mīlestība vienmēr virza uz attīstību un evolūciju. Lai to!